Čau! Pirmdienas vakarā. Šodien par ko tad šodien? Par ko tad šodien laivā? TikTok laivs par fitnesu, par sportu, par to, kā uzaudzēt muskuļu masu, par to, kā nomest taukus. Attiecīgi šis video būs redzams šobrīd tas TikTok laivs. Noteikti pēc tam būs pilnā garumā YouTube. Attiecīgi, kā video būs noskatāms pilnā garumā. Ir attiecīgi jāmin, ka principā viss no tā, kas tiks minēts video, nedrīkst tikt uzskatīts par padomu vai ieteikumu, kā lietot kaut kādas konkrētas vielas vai vispār lietot kaut kādas uzturbagātinātājs. Tā kā principā tas viss tāda viena fantāzija viss ir, un noteikti to nedrīkst ņemt vērā kā kaut kādu ieteikumu. Labi, starts mums ir gatavs, līdz ar to sākam šodienas tēmu. Un kāda mums ir šodienas tēma? Šodienas tēma mums ir 24 stundas bez ēdiena, 24 stundas neēšana. Un kāpēc mums šodien tāda tēma? Ļoti vienkārši, jo šobrīd iet tātad 21. šobrīd jau 22. stunda, kopš tad neesmu ēdis un izdomāju, ka iekļaušu savā diētā tādu vienu diezgan interesantu lietu, kā neēst 24 stundas. Un ko tas mums dod? Attiecīgi, ja teiksim, mēs patērējam 2000 kalorijas dienā, tātad 14,000 kalorijas nedēļā, un apēdam arī tikpat 2000 kalorijas dienā, 14,000 nedēļā. Vienu dienu mēs izlaižam, ēdam 6 no 7, uzņemam 12,000, patērējam 14,000, tas mums ir 2000 kaloriju deficīts ik nedēļu. Un ko tad mums dod 2000 kaloriju deficīts? Tātad, ja esam 2000 kaloriju deficītā, tad varam zaudēt kaut kādu 350 gramu tauka aptuveni. Lai zaudētu kilogramu tauku, jābūt 7500 kaloriju deficītā. Esam 2000, 2 dalīs ar 7,5. Cik mums tur sanāk? Nu, kaut kādi 350 gramu tauki. Attiecīgi, tu pat ēdot tieši tā, kā tu ēdi šobrīd, ja tavs svars stāv uz vietas, pieslēdzot vienu dienu neēšanu, attiecīgi varētu mēnesī samazināt savu tauku daudzumu 1,3, 1,2 kilogramiem. Ļoti efektīvi, manuprāt. Kam šis vispār var derēt? Vai tas vispār palīdz nomest taukus? Nu, vispār, vai fastings palīdz nomest taukus, jo to jau sauc par fasting, tāds gudrs vārds, vienkārši tam, ka tu neēdi kaut kādu laiku. Tātad, vai fastings palīdz? Pats par sevi, protams, ka fastings nepalīdz. To arī vienreiz dienā ēdot, tātad neēdot, teiksim, 23 stundas un 40 minūtes, ēdot tikai 23 dienā, jo tu apēdīsi vairāk kalorijas, un kā tu patērē, tu tāpat pieņemsies svarā. Līdz ar to šajā diētā, tāpat kā jebkurā citā, darbojas viens vienkārši pamatprincips, kas ir kaloriju deficīts. Tātad patērē vairāk enerģiju nekā tu uzņem, to svars krīt, ja uzņem vairāk nekā patērē, tavs svars aug. Ļoti, ļoti elementāri. Tātad visi jautājumi, kas ir saistīti ar diētu, ar sportu, droši rakstam apakšā iekšā komentāros. Mēģināšu atbildēt kā parasti uz visiem. Ja es redzu, ka sakrāsies daudz jautājumu, tad, protams, atbildes būs īsas. Ja jautājumu nebūs daudz, tad atbildes noteikti būs daudz garāks. Ņemot vairāk, šobrīd ir 5:14, kad tiek taisīts šis laivs, un droši vien liela daļa vēl strādā, liela daļa varbūt ir tikai ceļā uz darbu. Es domāju, ka arī skatītāji būs krietni mazāk nekā parasti, ar to arī jautājumi droši vien būs nevis 100, bet kā 20, un katram varēšu pieķerties daudz detalizētāk. Tad šodien bišķiņ aizrījos ar zaļo dzērienu. Tātad šodien par ko? Šodien tieši vairāk domāju par diētu. Ņemot vairāk tā tēma, neēdam 24 stundas, tā mikrofons kārtībā, neēdam 24 stundas, tad arī tēma vairāk par diētām. Jau mums prasa, kāpēc apraksts 24 stundas bez ēšanas. Tāpēc, ka šodien man ir 24 stundas bez ēšanas. Šobrīd ir 22. stunda, attiecīgi drīz būs 24, un pēc 24 stundām kaut ko garšīgi uzēdīšu. Vai ir bijušas aknes no preparātiem? Man noteikti nē. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas var lietot no sporta farmakoloģijas visu ļoti lielās devās, un man pumpas īsti nemetās, jo ko tad sauc par akni? Par akni sauc par to, ka to visu muguru vai krūtis vai kas cits nometās ar pumpām. Diezgan izteikti problēma bija hormonu svārstībām. Es teiktu, 50% no cilvēkiem saskarās ar šo problēmu, ja īsti neprot sadozēt, teiksim, testosteronu vai ko citu, vai vienkārši, teiksim, lieto pārāk reti, attiecīgi līmenis
ļoti strauji kāpj, strauji krīt, vai vienkārši brīdī, kad, teiksim, uzsāk kursu vai beidz kursu, ir skaidrs, ka sākumā būs kaut kādas hormonu svārstības, kamēr konkrētais preparāts sasniegs kaut kādu konkrētu koncentrāciju asinīs. Līdz ar to tas ir tas brīdis, kad var izmesties daudz un dažādas pumpas. Ir cilvēki, kam viegli izmetās, ir kam netik viegli, tā kā tas ir ļoti, ļoti individuāli. Gads prasa, kas par dzeramo, ko es dzeru, cits saka, veikals sulas nedrīkst dzert. Tātad tas ir ūdens ar tādu zaļu kokteilīti. Zaļu pulveri, attiecīgi tur iekšā ir visas labās lietas no dārzeņiem, no augļiem. Un tā kā uzturā lietoju dārzeņas augļus šobrīd ļoti maz, kāpēc maz slinkums, droši vien griezt, tāpēc dzeru tādu zaļu foršu kokteilīti. Dīdis prasa, vai tās 24 stundas var gulēt, vai kaut kas ir jādara. Es neko nemainīju, diena kā diena no rīta. Staipīšanās, elpošanas vingrinājumi, kardio treniņš, pēc tam ofisā 10 stundiņas, darbi kā jau parasti, un šobrīd esmu atgriezies mājās, laivas, pēc tam droši vien pastrādāšu pie treniņu plāniem, atbildēšu šiem online coaching klientiem, un tad ap 8:00 uzēdīšu, un droši vien ap 9:00, kā jau parasti, taisīšos gulēšanu. Gulēšanas laiks man ir 9:30. Ceļos 6 vai pirms 6, tā kā man noteikti patīk gulēt 8,5 stundas, jo tu smagi trenējies, tu arī vajag daudz laba miega, lai atjaunotos un augtu. Un no vakardienas izdomāju, ka visus šos laivus izrādās var nokačāt, attiecīgi visi viņi iet iekšā YouTube, var atrast YouTube fitness kanāls, tieši tāpat kā man te. Un piesakot, subscribot, kā tur saka, attiecīgi visi šie laivi ar visiem atbildēm jautājumiem būs tur pieejami. Jo bieži vien cilvēks ienāk pēkšņi sarunas vidū, viņam nav skaidrs, kas tur notiek, kādi jautājumi ir uzdoti, kādas vēl var uzdot. Bieži vien laivā 4 cilvēki uzdod vienu to pašu, parasti es 4 reizes neatbildu, līdz ar to, ja arī tu kādreiz neesi saņems atbildi savu jautājumu, droši var iet YouTube, sākt skatīties laivus, noteikti to jautājumu kaut kādā brīdī es atbildēšu. Šodien kaķis arī laivā piedalās, kā jau dzirdat. Totāli var labs pre-workouts. Neesmu tādu redzējis, neesmu lietojis. Līdz ar to nezinu, bet vispār kas šobrīd ir pre-workoutos, tā sakot, mūsdienās, jo pēdējos 5 gadus labs pre-workouts īsti vairs neražo, tur īsti nekā nav. Tur ir kaut kāds kofīns, bišķiņ beta-alanīns, varbūt bišķiņ kreatīns. Principā kaut kādas mistiskas lietas, kas reāli treniņā un kādu baiko efektu nedos. Jo, ko tu gribi treniņā, visdrīzāk gribi kaut kādus stimulantus. Ja tā nav enerģija, tu gribi kaut ko, kas enerģiju dod. Jā, protams, kofīns ir viena no tām lietām, bet kofīnu, es domāju, jebkurš var nopirkt kafiju, nopirkt enerģijas dzērienu. Nav jāpērk pre-workouts, kas maksā krietni dārgāk. Jo kas bija agrāk pre-workoutos, kas tur strādāja, bija tāds DMAA, dimetilaminamīns, bija efedrīns, pseidoefedrīns, attiecīgi viss kaut kas no efedrīna puses. Tās bija tās lietas, kas reāli deva ritīgu jaudu, kas riktīgi strādāja, bet šobrīd ir aizliegts, vismaz Eiropā aizliegts, ražot tāds pre-workouts, līdz ar to nav iespējams vairs dabūt neko jēdzīgu, kas dod reālu enerģiju. Kristīna prasa, vai saulespuķu sēkliņas var ēst, ir veselīgas. Ēst noteikti var veselīgas. Ko tu sauc par veselīgi? Ko nozīmē veselīgi? Parasti cilvēks saka veselīgi, bet kas ir veselīgi? Veselīgi ir taisīt kardiotreniņus, cilāt svarus, ēst daudz proteīna. Vai konkrēts ēdiens ir veselīgs vai neveselīgs? Es domāju, to tā īsti nevajag kategorizēt, teikt, reku veselīgi ēdieni, reku neveselīgi. Ir skaidrs, ka tu var ēst pilnīgi jebko. Viss ir daudzumos. Arī burgeru ēdot. Tu var ēst kaut kādu burgeru katru dienu, ja tāpēc vienu burgeru, tu saproti, cik ir kalorijas burgerā, cik ir tavā atlikušajā uzturā un attiecīgi ieskļaujas kaloriju normā. Tāpat burgeri ir veselīgi. Man ir sačakarēts miegs, pamostos ik pa pāris stundām. Miegs nevar būt sačakarēts pats pa sevi. Nē, varbūt tā var teikt, ir sačakarēts miegs. Bet tam ir kaut kāds cēlonis. Varbūt trenējies 9 vakarā, gulēt 10. Varbūt pa dienu 10 kafijas izdzer, pēdējo izdzer 8. Varbūt tev pa dienu ir ļoti liels stress. Varbūt ēd ļoti švaki. Un gala rezultātā varbūt pat pieēdies uz nakti un tāpēc tu neguli. Jo problēmas var būt daudz un dažādas, bet katrā ziņā miega problēma nav it kā ļoti sarežģīta atrisinām.
Tā kā vēl viena lieta, ko droši vien neizstāstīju sākumā, viss par maniem pakalpojumiem, par online coachingu, individuālām konsultācijām. Ja par to ir jautājumi, arī droši varbūt liec iekšā komentāros, mēģināšu atbildēt. Ēriks prasa, kas izraisa akni, ja nelietoja hormonus un uz muguras pēc svaru uzņemšanas parādījās akna. Viena lieta, kas var izraisīt, ir B grupas vitamīni. Ja lieto multivitamīnus, sporta vitamīnus, tur B grupa ir daudz, tā var būt viena lieta. Otra lieta, varbūt ēdi ļoti sliktu ēdienu, teiksim, ēdi frī kartupeļus eļļā ceptus visu laiku. Varbūt to dzēri ūdeni ļoti maz, jo, lai āda attīrītos, to vajag daudz ūdeni. Tas droši vien pamats ūdens. Protams, arī vitamīni, minerāli dažādi ir vajadzīgi, A vitamīns lielā devā. Jo, ja pirms tam tev pumpas nebija, ja nebija akne, uzaudzēja svaru un parādījās, visdrīzāk tu ēdi kaut kā švaki. Jo es neticu, ka tu ēdi tiešām tur vista, griķi, lasis, rīsi un pēkšņi parādies akne. Tā īsti nenotiek. Kaķi nevar parādīt, kaķis kaut kur aizgāja. Kaķis slēpjās no manī. Tā. Tātad, jā, iesāk par diētām, par fastingu, par neēšanu ilgu laiku. Viņas ir ļoti populāri un vispār tā neēšana. Kāpēc neēst? Man parasti rodās otrs jautājums. Kāpēc ēst 3 reizes dienā? Cilvēki ir izdomājušies jāēd 3 reizes dienā un brokastis ir svarīgākā ēdienreize, kas pilnīgi nepareizi un dabā nekur nekad tā nav bijis. Tā man taču ir tikai pēdējos 50 gadus, kad cilvēki ir izdomājuši tātad 3 reizes dienā jāēd un brokastis svarīgākā ēdienreize. Īstenībā ir otrādāk. Brokastis ir mazsvarīgākā ēdienreize un brokastis cilvēkiem īstenībā nevajadzētu ēst. Kad pamosties no rīta, protams, ko dara tava akna, ja kaut kāds cukurs, ko izmest asinīs, viņu izmet un tādējādi iedod tev enerģiju. Līdz ar to tev enerģija ir jābūt tāpat, jo tu iepriekšējā dienā esi paēdis. Un nekur dabā, droši vien, ja tu dzīvot pirms 100 000 gadu kaut kādā alā, medītu ziloņus, no rīta neēstu. Tu pamostos, domā tā, vajag paēst. Iesim ogas salasīt, iesim varbūt ziloni nomedīt, varbūt kādu trusi nomedīt, un tu paēstu tikai tā, ka tu dabūtu kaut kādu medījumu, ka tu būtu pasportojis. Drīzāk tas būtu kaut kāds pusdienas laiks. Tā kā, manuprāt, tas ir arī tāds pareizākais veids, kā tur vajadzētu darīt. No rīta pamostamies, patrenējamies, uztaisim kardio treniņu vai spēka treniņu, dabūnam kaut kādu augstumu, augstu dušu, uztaisim elpošanas vingrinājumus, un tikai tad sākam domāt par ēšanu. Es ticu, ka, ja visi cilvēki neēstu brokastis, tāpēc tās pašas kalorijas, teiksim, pulksten laikā no 12 līdz 8 vakarā, cilvēki justos daudz labāk, cilvēkiem būtu daudz mazāk veselības problēmas. Bet vai tas reāli dod kaut kādu efektu uz to, cik ātri tu nometīs taukus? Protams, ka nē. Nav svarīgi, tu ēd reizes dienā vai 10 reizes dienā. Svarīgs ir daudzums, ko tu apēd. Dīdis prasa, vai man neprasās ēst. Protams, ka prasās, bet es domāju, ka tas ir tāpat cilvēkiem, kas nevar nomest lieko svaru. Nu, tu neprasās nomest lieko svaru. Viņš saka, ļoti prasās, ļoti gribu, bet viņš nesporto. Viņš nesporto pat reizi nedēļā. Viņš saka, ka grib, bet nedara. Līdz ar to viņš negrib sportot. Viņš domā, ka viņš varbūt gribētu to rezultātu, bet ja tiešām viņš gribētu rezultātu, viņš sāk sportot, var teikt, jā, bet viņš nezina, kā sportot. Ja viņš tiešām gribētu, viņš nolgotu treneri. Tad var būt attaisnojums, ka nav naudas. Labi, tad iemācītos pats, paskatītos video, pieskot man, paskatītos YouTube video, kaut kādā veidā dabūt informāciju, lai tad varētu sākt sportot. Tāpat es domāju ar to gribēšanu ēst. Ja ir kaut kāds mērķis, kas ir jāsasniedz, dari visu, lai sasniegtu mērķi. Ja tu gribi tātad nomest taukus, tu esi, teiksim, uzņēmis par daudz kalorijas vakaru, ko darīsi šodien? Šodien tu uzņemsi mazāk kalorijas vai vairāk pasportos. Ja tu to nedari, tad tu mērķi negribi sasniegt. Tu tikai gudri runā, sapņo, kā kaut ko varētu izdarīt, bet ja tu uz mērķi neej, tad, protams, tu to mērķi sasniegšu negribi. Cik ilgi steroīdus lietoju? Ilgi, gadiem. Vai es esmu Telegramā, vai arī tikai šeit, tu domā, kā ar mani var sazināties? Var WhatsAppā sazināties, var Telegramā, var e-pasta formātā, var tepat, var Instagramā uzsist ziņu. Katrā ziņā, ja tu ies profilā, uzspiedīs uz linku, kas profilā, atvērs mājaslapu Fitness kanāls LV, atradīs manus kontaktus, jebkur uzspiežot aizdīs arī uz Telegramu, un katrā ziņā varēs uzrakstīt man ziņu. Kāpēc? Jautājums, labs jautājums. Kāpēc svars pieaug uzsākot trenēties?
svars uzsākot trenēties pieaug ļoti lēnām. Ja tā ir muskuļu masa, kas aug ļoti lēnām, ja tie ir tauki, kas aug, tad tas jau nav no treniņiem, bet no tā, ka tu vienkārši daudz ēd. Bet tad ir vēl otra lieta. Muskuļi uzkrāja enerģiju kādā veidā? Glikogēnu veidā. Un ko tas nozīmē? Tātad muskuļos mums var kaut kas uzkrāties. Uzkrājās tāds glikogēns. Un kā viņš uzkrājās? Viņš uzkrājās ēdot ogļhidrātus. Kā principā mēs ogļhidrātus varam uzkrāt muskuļos, un 1 grams glikogēna piesaista 3 vai 4 gramus ūdeni. No galvas neatceros. Tātad iedomājies, tu netrenējies, to ķermenis domā tātad nav slodze, muskuļos enerģiju baigi nevajag uzkrāt. Tad tu sāc trenēties, ķermenis saprot, rekur, būs slodze, būs fiziski treniņi, jāsāk uzkrāt enerģiju, varbūt uzkrāja kilogramu, 2, varbūt 3, muskuļos vairāk glikogēna, kas ir tavs enerģijas rezerves, kurus tu trenē, kurus tu iztērē trenējoties. Kā tā varbūt īstenībā varētu būt, uzsākot trenēties pienāk klāt 2 kilogrami, bet pēc tam tas nākošais svars, protams, kaut kas ļoti lēnām. Cik maksā individuālai treniņi pie manis? Ēriks prasa, individuālus treniņus nevadu, bet ja kāds ļoti grib, tikpat cik konsultācijas, attiecīgi 90 eiro stundā. Ar ko es nodarbojos? Es nodarbojos ar individuālām konsultācijām, attiecīgi palīdzu atrisināt kaut kādas problēmas, kas ir saistīts ar fitnesu, teiksim, nezinu, kā trenēties, sastādu treniņu plānu, nezinu, kā ēst, izjām caur tam uzturam. Ir kaut kādas problēmas, kas to traucē, teiksim, nomest lieko svaru, tu kā visu dari pareizi, labi izjām caur analīzēm, paskatāmies, kas darās ar hormoniem, pačukojam, kas tur notiek. Attiecīgi, es palīdzu risināt daudz un dažādas problēmas. Ja skatāmies to, kas notiek sporta zālē, vingrinājuma izpildes tehnika, to var iemācīt, domāju, jebkurš ļoti zema līmeņa treneris. Attiecīgi, treneris, kas prasa pakalpojumiem 20-25 eiro stundā, noteikti tev iemācīs, kā vingrinājumu jāizpilda. Līdz ar to, ņemot vērā, ka zināšanas daudz nopietnākas, es nemēdzu cilvēkus trenēt zālē. Un kas ir otra lieta, ar ko es nodarbojos, tas saucamais online coachings, attiecīgi, ko tas sev ietver, reiz nedēļā video sazvans, video konsultācija, vai varbūt 2 reizes nedēļā, kā nu kuram vajag. Un tad ikdienā saziņa Telegramā, WhatsAppā, ko kurš izvēlās, veido treniņu plānus, cilvēks filmē vingrinājumus, sūta labojam tehniku, pielabojam uzturu, sakārtojam uzturu bagātinātājs, tā pašām analīzēm sekojam līdzi. Tā principā tāda ļoti cieša sadarbība, kuras iziet cauri pilnīgi visam, ko cilvēks dara šobrīd. Un katru nedēļu veicam pēc iespējas mazākas izmaiņas, ko cilvēks ir ievērot ilgtermiņā, lai viņš sasniegtu rezultātu, ko tad viņš vēlās sasniegt. Kam ir domāts online coachings? Principā, jebkuram cilvēkam, kurš vēlās sākt nodarboties ar sportu un īsti nav nekādas izpratnes, kā to sākt darīt, tad noteikti tiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši kaut kādu rezultātu un grib sasniegt kaut ko vairāk, bet īsti nezin kā, kā arī visiem, kam vienkārši vajag kādam atskaitīties, lai turētos pie plāna. Jo bieži vien tā ir problēma, jo tā, ka cilvēki nezin, ko darīt. Viņiem vienkārši nav kāds, kam atskaitīties, gala rezultātā paši viņus ļauj netrenēties, pārēst varbūt sliktāk, un tā viņi kādu rezultātu arī nesasniedz. Kā pie manis var pieteikties? Spiežot profila, links profilā, fitness kanāls LV, noteikti atradīs mums kontaktus. Vai steroīdi kaitē organismam? Kādi ir ļoti daudz un dažādi. Viens tātad no steroīdiem, ņemsim vienkāršāk, ko droši vien zina visi, testosterons. Testosterons izstrādājas dabīgi gan vīriešiem, gan arī sievietēm. Līdz ar to testosterons par sevi ir dabīgs, katram cilvēkam viņš ir. Līdz ar to, vai viņš ir kaitīgs? Ir vairāk gadījumu tātad. Pieņemsim, tas vīrietis pēc 40 gadiem, kam testosterons analīzēs rāda 1,5. Tātad tajā gadījumā ir kaitīgi nelietot testosteronu. Tos veselības stāvoklis pasliktināsies, tev dzīves kvalitāte pasliktināties, motivācija kaut ko darīt, tu droši vien sāks aptaukoties, un tu būs daudz un dažādas problēmas. Tādā gadījumā testosterons terapeitiskajā davā, ar ko tu aizvietot savu dabīgo testosteronu, tev veselības stāvokli uzlabos. Un tad ir droši vien kāds cits variants, teiksim, tur 25 gadi, tev testosterons analīzēs rādās 5, norma no 3 līdz 7, vai tev testosterona lietošana kaitēs. Ja lietos, teiksim, standarta kaut kāda parastā deva, 300-400 mg, drīzāk nekaitēs. Bet kurā brīdī tas to kaitēs? Ja atsāks lietot testosteronu, skaidrs ķermenis sapratīs, testosterons ir, ražot nevajag, un beigs testosteronu ražot. Līdz ar to brīdī, kad tu beigs lietot, ir cilvēkam atpakaļ testosteronu ražošana 100% apmērā,
Ir kam 95, ir kam 80, ir kam neatnāk vispār. Tā kā reiķinies ar tādu ļoti, ļoti lielu risku. Līdz ar to steroīdi paši par sevi, protams, nav kaitīgi vai nekaitīgi. Ir kaut kādas lietas, kur viņus izmanto un kur viņi ir pozitīvi uz veselību. Ir kaut kādi brīži, kad viņi ir ļoti negatīvi uz veselību. Tā kā es domāju, tieši tas pats, kas ar uzturu. Vai tad burgeri ir veselīgi vai neveselīgi. Pirmkārt, kāds burgeris, cik tu bieži viņu ēdi, kāpēc tu viņu ēdi, vai tu vispār sporto vai nesporto. Tā kā ir ļoti daudz un dažādi faktori. Noteikti nevar pateikt, ka kaut kas ir veselīgs vai kaut kas ir neveselīgs. Labāk ir katru dienu ēst tajā pašā laikā vai dažādība. Ķermenim, protams, ka patīk viss, ka visu laiku ir vienādi. Ka tu ēd vienā un tajā pašā laikā, vienu un to pašu katru dienu. Ko tu gribi? Tātad, kā var uzaudzēt muskuļu masu? Tātad muskuļu masu kā var uzaudzēt? Vairāk faktori. Pirmais, kas ir pats svarīgākais, pareizs treniņu plāns. Trenēties pareizi. Jo tu netrenējies pareizi, tu ēst kā tu gribi, tur lietot uzturu bagātinātājus, kādus tu gribi, rezultāti nebūs. Tā kā sākam ar pareizu treniņu plānu. Ja tev nav pareizs treniņu plāns, kuru dabūt, pieteikties pie manis, spiežot droši vien traukšās profilu un iet mājaslapā, atradīs kontaktus. Sākam ar pareizu treniņu plānu. Tad pieņemam, ka tev jau pareizs treniņu plāns ir varbūt. Tādā gadījumā sākam ar uzturu. Pārliecinamies, vai tiešām ēdam 2 gramu proteīnu uz katru ķermeņa kilogramu. Tātad svaram 80, vai tiešām uzturēsim 60 gramu proteīns. Ja tas ir, tad vienkārši sākam celt kalorijas, katru dienu kalorijas kopēdam, līdz brīdim, ka mums sāk augt svars. Nu, protams, paralēli kārtīga atpūta, kā minimums 8 stundas miega un pietiekami daudz ūdens. Tā viens mums prasa, kā var tehniku labot online. Kā labo vingrinājumu tehniku online? Ļoti vienkārši. Dodies sporta zāli, safilmē kādu taisa vingrinājumus, atsūti un video viss ir redzams un izlabojam. Nākošais safilmē, skatāmies, ir taisa kā vajag vai netaisa kā vajag. Ļoti elementāri. Vai sastāda ēšanas programmas, ēšanas plānus, uzturplānus domā. Jā, sastādīt varu, bet tas parasti nav labākais risinājums. Un kāpēc? Ja tu šobrīd nevari sasniegt rezultātu sportā, teiksim, lieko svaru, nomest vai ko citu, drīzāk tu nepareizi ēd jau gadiem, 5, 10, 15. Ja tiks sastādīts uzturplāns, protams, viņš tiks sastādīts perfekts uzturplāns. Tādā gadījumā tu sāks tā ēst, visdrīzāk paies nedēļu, 2, 3, tu vairs neizturēsi un sāks ēst pa vecam, un attiecīgi rezultāti nekādu nesasniegs. Un kāpēc? Jo ķermenim nepatīk nekādas izmaiņas, un izmainīt pilnīgi savu uzturu ir ļoti, ļoti lielas pārmaiņas. Tātad, ko es parasti daru? Parasti ar klientiem, kas ir online coachingā, attiecīgi pirmo nedēļu vienkārši sekoju līdzi, kas tiek ēsts, pilnīgi katru ēdienreiz, katrs ēdiens, cik daudz, bildes, apraksti, un tad nedēļas beigās skatāmies, ko mēs varam labot. Veicam nelielas izmaiņas, bet tādas izmaiņas, ko cilvēks var ievērot ilgtermiņā, jo tikai tā var sasniegt kaut kādu rezultātu. Jo mērķis jau nav te veist pēc kaut kāda plāna un tad beigt ēst. Mērķis ir izlabot pilnīgi visu uzturu, pilnīgi visu, ko tu dari šobrīd, un to pareizo uzturu, tā teikt, uztaisīt vienkārši par tavu ikdienu. Kāpēc bez ēšanas? Tā par šo runāju video sākumā. Tas mums ir fastings, sauc par fastingu vai vienkārši latviski izlaižam brokastis. Un ko tas mums dod? Uz tauku zaudēšanu tas mums nedod pilnīgi neko, jo mēs arī apēstram stundas laikā krietni vairāk nekā mēs patērējam, kaloriju ziņā, enerģijas ziņā, tāpat palikt rēsni. Bet viena laba lieta, ko tad mēs iegūstam ar šo, ir tas, ka mēs parasti apēdam mazāk. Un kāpēc mēs apēdam mazāk? Jo daudz vieglāk ir neēst brokastis, nekā neēst vakariņas. Attiecīgi tas mīts neēdam pēc 6, savādāk augsts tauki ir pilnīgi nepatiesi. Īstenībā ir jādara otrādāk, ir jāēd pēc 6 un nav jāēd no rīta. Tas mums daudz vieglāk palīdzēs ievērot kaloriju deficītu un daudz vieglāk palīdzēs mums nomest lieko svaru. Līdz ar to te visi dīvaini uzturu plāni, kas liek ēst 10 reizes dienā vai 5 reizes dienā, vai saka, ka ir jāēd kādos noteiktos laikos, vai nedrīkst ēst kaut kādos noteiktos laikos, protams, ir pilnīgas muļķības. Jo īstenībā rezultātu sasniegt var
elementāri, pati doma ir elementāra, tu patēri vairāk enerģiju nekā tu uzņem, bet, protams, izdarīt to nav elementāri. Ievērot to ir ļoti, ļoti sarežģīti, un tāpēc, jo vienu un to pašu tekstu droši vien 1000 treneri nepārdos, ja visi tirgo vienu un to pašu, kāpēc, lai kāds pirktu to pakalpojumu no tevis. Tāpēc ir treneri, kam patīk izdomāt visādas muļķības, visādus mistiskos risinājumus, kas ir tikai viņam vienīgiem, lai, protams, tu šo pakalpojumu pirktu no viņa. Bet pakalpojums pats par sevi, uzturs pats par sevi, varbūt tikai viena veida. Attiecīgi patērē vairāk enerģiju, nekā tu uzņem, un ķermenis šo enerģiju kompensē, tā teikt, ņem no tavām. Laikam mikrofons man šodien izlādējās, līdz ar to šīs dienas laivas būs ar to arī jāfinišē. Tā kā jāatver kaut kādi jautājumi par sportu, fitnesu, veselīgu uzturu, sporta farmakoloģiju, vai vienkārši nevar sasniegt rezultātu, vienkārši grib sākt trenēties, ienāc Fitnes kanāls LV. Fitnes kanāls LV atradīs manus kontaktus un varēs pie manis pieteikties.